Jā, hei, sveiki! Pagājušajā gadā Neils man pieteica, ka ūdeņraža cilvēks. Šogad esmu enerģētikas cilvēks. Plašāk jau skatīšos par enerģētiku, par zaļo enerģiju, kādā veidā mēs viņu varam izmantot, paši ražot un paši kopīgi lietot. Stāsts ir par energo kopienām un par kooperēšanos vispār. Ja? Tad pirmie kooperatīvi mums veidojās lauksaimniecībā 18. gadsimta vidū. Latvijas teritorijā pirmais kooperatīvs dibināts 18. gadsimta nogalē bija. Ko tad šie kooperatīvi mēģināja sasniegt? Viņi mēģināja kopā efektīvāk, labāk, modernāk strādāt. Iepirka tehniku moderno, vai kuļmašīnas, minerālu mēslus, traktorus, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Jautājums par šodienu, ko mēs varam īsti šodien darīt. Visi esam panesušies pāris gadsimtus uz priekšu, urbānā vidē, mikrorajonā. Jautājums, vai mēs arī mikrorajonu varam padarīt par kādu kopīgu mērķi, kopīgas vajadzības, jautā vietu, kur var realizēt savas enerģētiskās vajadzības. Mēģināsim to noskaidrot. Nu ko, cerams, ka visi jau ievērojuši, kad atjaunīgās enerģijas ģenerēšanas ierīces, saules paneļi, vēja ģeneratori palikuši lētāk, kas ļauj to izmantot arī parastam cilvēkam un kļūt par tā saukto prosumeri, jeb pašražojušo patērētāju. Princips ļoti vienkāršs, paši ražojam, paši patērējam. Eiropa pēc savām projekcijām paredz, ka kaut kur uz 2050. gadu aptuveni puse no visiem eiropiešiem kļūs par pašražojušiem patērētājiem, spēs ražot un patērēt elektroenerģiju. Jau arī pat labam redzam diezgan laba attīstība, veidojās kopīgie pilsoņu vadītās iniciatīvas, kur tiek enerģija ražota. Šis trends augšā parāda, cik mums daudz ir šādu veidu risinājumu attīstījušies, un 20. gados ir vien vairāk, 2020. gados ir vien vairāk viņi top, un arī potenciāls un iespējas šeit ir diezgan plašas. Nu, ko darīt, ka šie prosumeri nonāk tādā urbānā, blīvā sabūvētības vidē kā mikrorajonā? Jautājums un atbildi viennozīmīgi jāsāk kooperēties. Eiropas Savienība arī to ir sapratusi, un 2019. gadā ir palaidusi iniciatīvu, ir apstiprināta kopējā pakotne likumdošanas, kur ietilpst vairākas normas un regulējumi pārskatīti. Ir ieviesti divi principi – Renewable Energy Community un Citizen Energy Community. Eiropas Savienība ar šo pakotni aicina visas valstis arī līdzdarboties, atbalstīt energo kopienu izveidi un padarīt tiem līdzīgus tirgus nosacījumus, līdzīgi, ka mēs varētu konkrēti ar Latvenergo par piemēru. Nu, lūk, kā ir veicies ar transponēšanu, tur ir karte, kurā redzams, cik veiksmīgi ir šie iniciatīva pārnest vietējā likumdošanā, un šeit ir redzams, kā nauda tiek sadalīta. Atjaunošanās un noturības mehānisma investīcijas fondi, kā viņi tiek tērēti, kur viņi parādās. Nu, Latvijā, diemžēl, energo kopienām nekas nav atvēlēts. Kas notiek Latvijā? Pagājušā gada vidū ir mainīta arī likumdošana, ir iekļauts šīs regulējums, pirmais solis ir izdarīts, energo kopienas var dibināt Latvijā. Kas ir būtiski, kas mums jāsaprot? Energo kopienas tas ir ražošana, tirdzniecība, kopīgošana, patēriņu uzsākšana, energoefektivitāte, uzlādes, tur ir daudz principu. Tas nav tikai parastā elektrība, arī siltumražot un savā starpā dalīties ar to. Pāris principi, bezpeļņas princips, ražojam, patērējam, peļņu, reinvestējam, atdodam biedriem vai sponsorējam kaut ko. Kas var piedalīties? Fiziskās personas, jebkurš pilsonis, mazie un vidēji uzņēmumi, pašvaldības un citas publiskas personas var savā starpā saslēgties energo kopienās. Var veidot dažādu veidu juridiskās formas, nodibinājumus, biedrības, kapitāla sabiedrības. Un ir šī teritoriāla sasaitne vieta, kur mēs ražojam, tur mēs arī patērējam. Tas ir būtiski, tas ir jāatcerās. Pat labam vēl ir iestrēguši izstrādē vairāki normatīvi akti, kas varētu tālāk jau specificēt šo energo kopienu attīstību. Bet jāgaida, kad viņi beigās tiks apstiprināti, lai pilnvērtīgi šis varētu darboties. Kā tas izskatās dabā? Ļoti vienkārši. Ja mums, piemēram, ir skola kaut kāda, kur ir ietilps kopienā un blakus esošais nams skolai, liels plakans jumts, uz tā var uzstādīt saules paneļus, enerģiju var patērēt pati skola, vasarā, protams, nekas nenotiek, skolēni ir brīvdienās, bet šo enerģiju var patērēt māju blakus esošā, vai veikals, vai kaut kāds viesunams, kas atrodas tuvumā, vai arī tāds cita pašvaldības objekts. Veids, kā to visu finanšu plūsmas sadalīt, arī skaidrs, atbilstoši proporcionāli ieguldījumam, vai saražotā un patērētā enerģija, tas viss tiek balansēts finanšu vai kilovatu uzskaitas veidā. Nu, lūk, šeit arī ilustratīvs piemērs.
Burtiski varam iedomāties, ka katra neliela daļa no saules paneļa varētu piederēt kādam no šīs kopienas dalībniekam, un viņš varētu viņu izmantot, viņas ģenerēto enerģiju varētu izmantot savai vajadzībai. Nu, paliek atklāts jautājums mikrorajonos, kā mēs to varam visu panākt, lai mums šādas energo kopienas būtu, lai mēs spētu ražot un varbūt transformēt arī mikrorajonus par kaut ko līdzīgu šim, lai parādītos iespēja ģenerēt elektrību, patērēt viņu mikrorajona iedzīvotājiem. Nu, jāparunā par motivāciju. Acīm redzot, viens no vadmotīviem varētu būt cenas samazināšana. Diemžēl jāatzīmē, ka tas, ko mums Tomas Edisons savā laikā pateica, ka elektrību viņš padarīs tik lētu, lai tikai bagātie dedzinātu sveces, tas ir noticis. Enerģija mūsu acīs arvien mazāka vērtības. Mums paveicās, ka bija pagājušā gada vai nepaveicās, bija krīze enerģētiskā, mēs sapratām, enerģija ir vērtība. Sākām uzstādīt saules paneļus, tieskans privātmājumtiem. Jautājums, vai līdzīgas lietas nevajadzētu arī veikt mikrorajonu iedzīvotājiem. Jautājums par kādu vēl motivāciju varētu būt neatkarība, būt neatkarīgam no šiem ārējiem faktoriem, nebūt atkarīgām no cenu svārstībām. Varbūt motivācija varētu būt ekoloģiska. Iespējams, ka daļa cilvēku, kas ietilpst šajā kopienā, domā zaļi un grib veidot arī zaļāku nākotni savā mikrorajonā. Un kooperācija. Šis sarežģītākais un smagākais posms padomju okupācija mums ir diezgan principiāli atcitusi vēlmi savā starpā sadarboties, bet es ceru, ka varbūt enerģētika ir tas, kas mums palīdzēs atkal apvienoties. Arvien vairāk ienākot elektrifikācijai, elektromašīnām, indukcijas virsmām, siltumsūkņiem, mums vajadzēs vairāk enerģiju. Viņi paliks dārgāk un vērtīgāk mūsu acīs. Varbūt būtu pienākt laiks arī kooperēties, lai varētu viņu izmantot, ražot un patērēt efektīvāk. Un tad mums varētu veidoties šādi pozitīvās enerģijas mikrorajoni. Mēs varētu izmantot ēkas, kā šīs enerģijas ražošanas avotus. Šeit ir daudz veidi, jumti, sienas, balkoni. Apskatīsim pāris ilustrācijās, kā tas viss izskatās. Uz jumta var veidot, var arī ēkas fasādē integrēt šādu saules paneļus. Vienkārši parastā veidā var integrēt, var veidot arī nedaudz skaistāk un dekoratīvāk. Paneļiem ir iespējama apdruka, ir tā sauktais BIPV, Building Integrated Photovoltaics, un ēka var izskatīties arī šādi, skaisti apdrukāta. Vai arī šādi, kāda ir augstskola Stokholmā, vai arī šādi. Varat uzrakāt kādu sev simpātisku bildi un nolikt to uz šīs ēkas fasādes. Ir iespējams arī balkons aprīkot ar paneļiem, saules paneļiem un ģenerēt enerģiju uz balkoniem. Parkošanās vietas, kur mums mašīnas stāv, viņas var aizsargāt ne tikai vasarā no saules stariem mašīnas un vēsāks uzturēt viņas, bet arī ģenerēt elektroenerģiju ar šiem šāda veida nojumiem. Un varbūt kādu dienu paskatoties ārā pa jumtu, jūs ieraudzīsiet šādu ainu un sapratīsiet, jā, te veidojas enerģija, te veidojas arī nauda. Lūk, ēkas, protams, varbūt šīs dažādas, viņas varbūt novietnes arī dekoratīvākas, skaistākas un arhitektoniskākas, bet, galvenais jautājums, lai viņas veidotos un taptu. Šeit daudz piemēru, kādā veidā zaļā enerģija var tikt integrēta mikrorajonos. Varbūt kādu dienu mums arī šīs jau pieminētos laukumiņos, tur, kur nevar iestādīt kokus, lai viņi dot ēnu. Mums būs iespēja pasēdēt apakšā zem šādas nelielas nojumus, pasocializēties. Jā, lūk, tas bija trieciena tempā, ātri izjot cauri. Pēdējais variants vēl jāgribas kombinēt sauli ar vēju, tad ir arī šādi risinājumi pieejami par piemēru, kas palielina atdevi no šīs jumta kvadratūras līdz aptuveni 10 reizēm. Es neko nepārdodu, vienkārši stāstu par iespēju, ko Nīderlandes kompānija PowerNest piedāvā risinājumu veidā. Un ar šo es arī beigšu, tas būs pēdējais video. Om die techniek de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen, heeft Ruud applaus om die toe te passen op HSO. Paldies!